Nu, tad ir šobrīd pienācis laiks, ka jūs mums varētu pastāstīt, kas ir šī iekārta mums studijā un kādam nolūkam tā ir paredzēta. Tas ir 800 nanometru diožu lāzers, kurš varbūt vizuāli izstāsta tāpat kā pārējie, bet šis 800 nanometru viļņu garums ir unikāls ar to, ka viņš iedarbojas tieši uz asinsvadu un neiedarbojas uz apkārtējiem audiem. Tas nozīmē, ka mēs varam ar ļoti tīvām lāzeru šķiedrām slēgt vēnes tieši zem ādas, nebaidoties to, ka būs, radīsies kaut kāda ādas deformācijas, ādas apdeguma vai tam līdzīgi. Jo tanī brīdī, kad šī lāzera šķiedra ir ārpus asinsvada, faktiski varētu teikt, šis lāzers nedarbojas. Viņš nedarbojas uz taukaudiem, un līdz ar to mēs panākam ļoti, ļoti labu kosmetisku efektu. Ar šo metodu mēs varam aizstāt skleroterapiju. Nu, un pati tā tehnoloģiski pilnveidotākā metode, unikālākā ir šī multiskeneru galviņa, kur jūs, kā redzēt, ir rotējošs lāzerstars. Un tā ideja ir tāda, ka lāzerstars iedarbojas vienā punktā, viņš, protams, lada lielu karstumu. Un līdz ar to ir sāpes. Šajā gadījumā viņš visu laiku tiek rotēts. Un mēs panākam to, ka lāzerstara iedarbība vienā punktā ir ļoti neilga, bet viņš tajā brīdī tomēr paspēja atstāt savu enerģiju. Nu, un šeit ir tās divas lietas. Ja mēs runājam par fleboloģiju, tad, kā zināms, vissmagākās vēnu patoloģijas ir pacienti ar venozām čūlām, kuras nedzīst, kuras ir inficētas, kuras ar nekrozēm, netīras. Tad, lūk, izmantojot šīs čūlas, mēs nokrāsim speciālu krāsvielu, kurā ir šis lāzerstars. Un viņas apstarojot, mēs panākam audu attīrīšanos, panākam infekcijas likvidēšanos, vienlaicīgi viņas tiek sanētas un tiek stimulēta čūlu dzīšana. Šeit, protams, ir arī vairākas programmas, kuras ir speciāli domātas gan attīrīšanai, gan pēc tam arī šo audu slēgšanai. Šim lāzerim arī vienreizējas iespēja ir izmantot dermatoloģijā, tātad šo skenerīti arī izmantot ādas atjaunošanas procedūrās. Tieši tādā pašā veidā, kā doktors stāstīja par šo iedarbību uz čūlām, tad mēs vienkārši varam ar lielāku, teiksim, tā spēku, ar lielāku efektivitāti iedarboties uz ādas elastīgām struktūrām un veicināt, uzsildot viņus, veicināt viņu, teiksim, tā savērošanos. Un pie reizes mēs varam arī iegūt stingrāku, tvirtāku ādu. Vēl runājot par estētiskajām lietām, tātad šo lāzeru mēs izmantojam arī estētiski traucējošu asinsvadu slēgšanai, kas ir gan uz kājām, jā. Mēs caur ādu varam slēgt šos paplašinātos asinsvadu tīklojumus. Mēs varam likvidēt pigmentāciju, kas arī kādreiz gan pēc skleroterapijas, gan kādreiz pēc ilgstošāka iekaisuma vai pēc kādām citām, teiksim, ārstēšanas metodēm ir palikušas. Arī šādi lāzeri mums ir pieejami, tā kā mēs varam risināt šo vēnu problēmu no paša sākuma līdz pat skaistam, estētiski tīkamam iznākumam. Tā kā nevienmēr uzreiz ir nepieciešama operācija, tādu problēmu kā kapilāro tīklojumu vai sīko asinsvadu slēgšanai gan uz kājām, gan sejas, tiek izmantotas dažādas metodas, kā piemēram jaunākās paaudzes radiofrekvences un lāzertehnoloģiju metodes. Šis ir jaunais FKR sistēma radiofrekvences vēnu ārstēšanas iekārta. Šajā iekārtā ir 3 veidi elektrodi, dažādi diametri. Līdz ar to ir iespējams slēgt ne tikai lielās maģistrālās stumbra vēnes, bet arī sīkākus sānu zaru operācijas laikā un aizstāt zaru izņemšanu. Šodien es jums parādīšu pašu mazāko kapilāro vēnu slēgšanu, kur var izmantot lāzera vietā. Ir ļoti, ļoti tieva, daži 10 milimetrus liela zelta adatiņa, ar kuru ik pēc 2 milimetriem mēs veicam mazu pieskārienu vēnai, un ar termokoagulācijas palīdzību vēna tiek slēgta. Kā vēl viena metode sīko asinsvadu vai kapilāru problēmas risināšanā ir jaunākās paaudzes Elfton lāzera metode, kas sevi ietver ļoti plašu funkciju klāstu. Mūsu klīnikas arsenālā ir ļoti plašs lāzeru piedāvājums, un mēs varam tātad izvēlēties lāzerus arī ādas paplašinātu asinsvadu likvidēšanai. Tātad visi šie lāzeri ir transkutānie lāzeri, un šodien mēs pastrādāsim ar Elfton lāzeri, kurā viena no funkcijām ir arī paplašinātu asinsvadu slēgšanu uz kājām. Mēs tikpat labi to varam darīt arī uz sejas, un mēs varam izvēlēties režīmu, dažādu dziļumu un dažādu lokalizāciju asinsvadu ārstēšanai. Šis lāzera stars, viņš iet asinsvadā, viņš absorbējas asinsvadu sarkanajās struktūrās.
un rada augstu temperatūru asinsvadā, un tas asinsvads it kā aizlīmējās ciet. Dažkārt pēc ilgstoša iekaisuma vai kāju vēju ārstniecības procedūrām var veidoties pigmentācija. Pigmentācija likvidēšanai ļoti labi tiek izmantots kūsviču rubija lāzers, kurš principā sašķeļ, sadala šo ādā izgulsnēto pigmentu, un pēc tam ādas šūnas pašas tiek ar šo pigmentu galā, viņu vienkārši caur limfatisko sistēmu izvedot. Pēc procedūras izveidojas plāna krevele, kas sākumā varbūt pat izskatīsies tumšāka nekā pirms tam esošais pigments, bet pēc tam noloboties šī pigmentācija pazūd. Vai šīs kāju vēju problēmas var risināt tikai operatīvām metodēm, vai tomēr ir iespēja saņemt kaut kādu palīdzību arī Latvijas aptiekās? Pacienti nāk ar problēmu, kad visbiežākais vai nu jūt krampjus kājās, vai tieši pietūkumu pēc garas darba dienas, vai, naktī visbiežāk arī mēdz gadīties tāda lieta, ka viņi sajūt šo problēmu. Un tad viņi nāk, protams, vispirms pie mums. Tas ir visbiežākais gadījums, ka neuzreiz griežās pie daktarīšiem. Un tādā gadījumā mēs palīdzam ne tikai ar farmaceita ieteikumu, paturēt kājas gaisā, uztaisīt kontrastu dušu, tādas tīri tautas metodas, bet arī iedodam kādu gēlu, iedodam kādu elastīgo saiti, un attiecīgi mēdz būt arī šīs kompresijas zeķes, kuras var lietot, un var lietot arī kāju vanniņas, protams, un ir daudz dažādu variantu, kas ir pieejami aptiekās, kā arī iekšķīgai lietošanai ir pieejamas dažādas kapsulas, arī šķidrā veidā ir formas, tā kā aptiekās ir ļoti plašs klāsts. Protams, ja problēma ir daudz nopietnāka, kā mēdz būt gadījumi, kad cilvēki atnāk jau ar dažādām čūlām, un tas jau ir tāds diezgan ielaists gadījums. Protams, ka mēs palīdzēt nevaram uz vietas, mēs sūtam pie daktarīšiem un attiecīgi arī jūtot problēmu tīri profilaktiski, redzot vienkārši tos trakos pietūkumus, tad mēs sūtam pie daktarīšiem. Tā kā jūs pieminējāt tik daudz iespēju, es domāju, ka ir pienācis laiks doties arī uz Latvijas aptiekas aptieku, palūkoties uz šīm pieejamajām metodēm. Par vēnām ir jādomā 365 dienas gadā, lai tās mūs nesatrauktu ne šodien, ne rīt. Runājot par kompresijas zeķiem, ir jāatceras 3 svarīgas lietas, kas laika gaitā ir mainījušās. Kā viena no tām ir radies maldīgs priekšstats, ka kompresijas zeķes mēdz savā izskatā būt nepievilcīgas. Tātad ražotājs ir padomājis par to, lai mēs varam viņus arī droši pievilkt klāt pat vakarkleitei. Runājot par cenu, tā ir palikusi draudzīgāka. Lai runātu par kompresijas zeķiem, es esmu izvēlējusies firmu Skudotex. Tas pārsteidz gan ar savu kvalitāti, gan ar savu ērtumu lietošanā, gan ar savu plašo piedāvājumu klāstu. Ziema ir gadalaiks, daudzi no mums dosies uz siltajām zemēm. Un attiecīgi tas ir arī saistīts ar nogurumu, ar piepampušām kājām, un kā tad no tā mēs varam izvairīties. Skudotex piedāvā ceļojumu golfa zeķes, kas palīdzēs šo problēmu risināt. Attiecīgi velkot tās uz pāris stundām, mēs nodrošinām to, ka kājas nepietūkst, nenogurst, un mēs varam justies droši par to, ka šāds diskomforts mūs netraucēs. Šīm ceļojuma zeķēm ir vidējas kompresijas dzīvesudraba spiediens, kas ir domāts tieši tāpēc, lai saglabātu jūsu komfortu pat gadījumos, kad jums nav problēmas ar vēnām. Ir svarīgi atcerēties, ka arī vīriešiem ir vēnes, un šajā sakarā es vēlos minēt Skudotex ražotu produktu, kas ir vīriešu vēnu zeķis. Tajās ir iestrādāti sudraba diegi, kas palīdzēs veikt gan antibakteriālo darbību, kas pasargās no sēnīšu veidošanās, gan arī samazināt pārlieku kāju svīšanu. Mīļās dāmas, šogad ir iznācis speciāls jaunums jums. Un tieši šim gada laikam ir padomāts arī par jūsu kāju siltumu, ne tikai komfortu un ne tikai profilaktiskajām iespējām vēnu problēmu risināšanā. Skudotex ziemas zeķu bikses ir siltums, komforts un pats galvenais rūpes par jūsu vēnām visas dienas garumā. Izmēriem no 3. līdz 5. izmēram ir papildus iestrādāts ķīles, kas rada vēl papildus komfortu. Profilakse vien ir par maz, tad atcerēsimies, ka ir arī paredzētas vēnu zeķes, kas ir paredzētas ārstēšanai, bet tas jau atkal ir atsevišķs stāsts. Šajā sakarā es vēlos pievērsties vēl mazliet citām profilakses metodēm, kuras mēs varam dēvēt par tā teikt iekšķīgajām un ārīgajām formām, kuras mēs varam lietot ikdienā. Tās mēs varam lietot gan pēc ārsta, gan pēc farmaceita ieteikuma. Viss ir atkarīgs no tā, kādām problēmām, cik dziļām tas ir nepieciešams. Aptiekā ir pieejama troksavazīna gan gēla, ārīga lietojamā forma, gan kapsulās, ko saskaņā ar ārsta priekšrakstiem mēs varam lietot vairākas reizes dienā pie dažādām indikācijām. Kā vienu no tām es varu minēt vēnu nepietiekamību,
dažādas hemorāģijas, tromboflebītus, kā arī hemoroīdus. Sastāvā ir augu izcelsmes bioflavonoīdi, kas organismā palīdzēs samazināt kapilāru caurlaidību, palielināt vēnu sieniņu izturību un tādējādi uzlabot asins atteci. Troksavazīna kapsulētā forma būs piemērota cilvēkiem, kas vēlas tikt galā ar nepatīkamo smagumu sajūtu kājās, tirpoņu un tādējādi uzlabot tieši profilaktiskos nolūkos savu vēnu veselību. Latvijas aptieku farmaceiti rūpējas par jūsu un jūsu tuvinieku veselību, un es ieteiktu parūpēties par to laikus, padomājiet par saulaicīgu profilaksi, lai izvairītos no saslimšanām un tādējādi pasargātu gan sevi, gan savus tuvos un mīļos. Un raidījuma noslēgumā paldies gribam pateikt par to, ka ieradāties pie mums studijā ne tikai mēs, bet arī mūsu sadarbības partners Medicīnas žurnāls 36,6, dāvājot jums tuvāko 3 mēnešu abonementu, lai ikdienas zinātu un būtu informēti par to, kā būt veselai, skaistai un modrai. Lūdzu! Liels paldies! Un paldies, ka bijāt kopā ar mums. Ceru, ka devām jums labus padomus, kā parūpēties par savu kāju vēnu veselību. Uz tikšanos jau nākamā sestdien, sagaidot Ziemassvētkus.